Esam ielaidušies ezerā, kur nosaukums ir Slepenās rietas. Jauna točka, jauna lokācija, jauna zivis. Šo mēs mētājam. Mētājām zverņkiem, kur tur jau lēkājam, uz redzējāt. Cerēsim, ka te kaut kas noķersies. Tur aust. Viss negantās līdeks. Nu, šī ir lūdzu bez dančiem laivā. Tur jābūt zivīra. Tikai zāles pašlaik. Tikai zāles. Samīzēs. Mētājam šodien uz Būras nolaistas. štādu spintēliņu. Mastas nolaistas. Jā, re, kur apgrāsiņš ir kārtīgi. Kaujas rētas. Bet tajā pašā laikā strādā. Kur Shimano spolīt. Būsim atpakaļ, ka kaut kas būs. Ir pirmā. Izskatās pēc ašuka. Maziņā. Norāvās laikam. Vai kur manējo ašuku pārķēra. Paņēma jau sev šito. Biedrs. Bet melec noķēra ašuku. Ko ir tās parādījuši? Pirmais ašuks šogad. Jā. Nu, tas ir viņam. Iedod buču. Un tālūk. 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 Turpinam copēt. Uz tādu noķēra. Es nezinu, vai filmē. Šitā mēs ņemam. Viņš filmē? Jā. Kur nārsta sekas. Viņam kaut kas plēsies iešķēdīt. Tā kā mazais. Jā, ir dabūjis pildīpēt. Aizpildē. Labi, turpinam copēt. Tālūk. Te izskatās, ka ir aktīvāk. Nekur mums draudziņš ir atpildējis. Ļoti skaists. Zeltas, jā. Lodze. Pildēs pāri. Tālūk. Turpinam copēt. Tā, šito tačku mēs pametam. Šitien dabūjām divas zivtiņas. Tagad aizērēsim uz jaunu, tiekamies jaunu tačkā. Esam jaunā tačkā. Tad izskatās. Domājam, ka te slēpjas lielā līdeks mamma. Pastīsimies, kas tur būs. Tiekas, kad būs kaut kas. Davai. Laikam kaut kas ir. Kaut kas nāk. Ārā. Ir. Maz līdeci. Negribīgi. Jā, arī maziņā. Bet tā ar šķaidīti ir. Arī, jā. Savā starpā varētu šķaidās. Nu, šitās ir pagājušā gada izskatās. Nu, šitās ierījus. Skatliet. Aizpildēji? Jā, uzreiz. Tā, nomainījām točku. Tās mēs izķērām. Tagad būs lielāks. Iemetīšu pirmo metienu. Pirmajā jau būs. Tā, atgriezīsimies pie viens, kad būs kaut kas. Ja? Ir. Kāda zivtiņa. Vai zāles. Laikam izspļāva. Nekā nav. Pašmalets. Tāda prasi viņš tur Tas skamaz kantoris. Skamot. Tālu.
Atbraucām uz jaunu točku. Nu šodien tev būs... Iepriekšējā nekā nebija. Cerams, te būs kaut kāda zīves tur lēkā. Tā kā mēģinam. Atbraucām uz jaunu točku. Pēc cik te viss labi izskatās. Te ir jābūt lielajām līdekām. Tas jau ir pie kurās točkas, bet nu taču īsti jābūt atvičai. Tas ir gauti. Nu šitādi viņš teica, ka liela līdeka būs beigās iļķīt. Nu pagaidi. Bet ir. Salīdzinājumam. Nāliņa labāk. Pišķu. Nu tālūk. Biedram zivtiņa. O! Īsta siļķiniec. Īsta mešpilniec. Ļoti skaisti. Gauti. Ļoti skaisti. Nu tālāk, tā mēs te ceram. Tā, Mārtiņa, pagriezies pēc šejieni. Pasaka, kur mēs tagad brauksim un klikarīti parādi. Tagad mēs brauksim krastā. Panāc tuvāk, lai redz. Cik mēs noķērām zivis? Cik mēs noķērām? 5? Man 2 un Krišs. Un man 1. 5 klikarīši. 1, 2, 3, 4, 5. Paldies, 13 zivis jau. Kopā. Tālūk. Visur apšeit. Tikamies vēlāk. Tas bija viens no heista likumiem. Tev dīlējot. Esam vakar copītē, jaunā vietā, jaunas zivis. Memo, ka akšuks ciemā. Tagad skaitāsies ar pirmo noķeru, Jā. kad ir GG. Jā. Skaitās arī, kad ir zīve. Bija situācija, ka tikko pirms neilga laika gar šo vietu nobrauc normāli ūdensmotis. Tā kā varbūt arī neķersies. Jā, bet mēs parūpējāmies, ka tas ūdensmotis vairs nekad nebrauks. Gauti. Neteiksim kā. Tieši tā. Tas nebija iekļauts mūsu kamerā. Bija gan. Nu jā. Neķerās, braucam prom. Braucam mājā. Jā. Kētis ieheitoja tagad. Tikko. Tālūk. Viņš teica, ka es esmu d***s un gandrīz viss nogalinā. Tālūk. Tikmēr viņš pīk savu aughartu savā laivā. Manā laivā jātīmēs ārā tagad. Tālūk. Nomainījām točku. Neko naudas pozīcijā esam iebraukuši. Viņš bišķi jau kaitina. Por qué? Damījum grrr, un qué? Kāds man tos laivas ātrāk izauka ārā. Viņš vairs nav čomiņš. Viņš par ielu. Viņš nav pacens. Viņš sāk šķaidīties tepatās. Mums ir jauna točka. Tur Džeks ar ūdensmots. Izčakrēja mums pilnīgi visu. Tur neķērās. Un tagad mēģināsim te. Un bija šī pekstiņš sākās. Un tas mums īsti netraucē. Un tā jau. Tiekās ar zivi. Tagad ir jautājums, vai mēs meklējam točku aizvējā vai arī mēs braucam. Nav aizvēja te vairāk. Kroči, viena no pēdējām točkām. Filma pēdējā. Pirms pēdējā vai nu cita pēdējā? Domāju, tumšfonē. Jā, mēs jau sauriet. Mēs jau esam filmā. Mūs izšāva sausajā šodien vakarā. Tad mēs pēc tam bijām otrā točkā, nu ķipā otra ģerēvņa ezers. Un tagad tik cik aizbraucām paēdām, tagad atkal esam mūsu pirmajā točkā. Nu ir kā ir, nu. Nu jā, nav jau tā, ka mums zivis te lec laivā. Nu kas būs mums ar gudro ekrānu copa, tad jūs redzēsiet, kā lec zivis. Švitiniņas bišķi jāpierunā. Jā. Tad tā bez gudrā ekrāna, bet mēs varam noķert bez gudrā ekrāna. Tas nozīmē, ka mēs mākam makšķerēt. Tieši tā. Kad tiks vaboli likt? Vispār reāli atšķirība nav.
Es varētu uzrakstīt tagad. Sabu. Galds kaut šis instruments tā, Nu, tā ir zīme, ka laikam ir jābeidz. Ka te nebūs vāršana ar to mašķerēšanu. Oi, labdien, jaunieši! Iebraucām šīs dienas pēdējā copītē. Vakar baigi neko nesanāca noķert. Tā kā varbūt šodien uz noslēgumu saķersim vēl bišķiņu. Tā kā tiekās. Pirmā točka iebraucām. Ātri noķeršu pirmo zivi. Pamēģināšu uz tvīčošanu bišķiņu. Cerams, kaut kas sanāks. Pagaidām tikai uz vērņakiem strādā visas dienas. Un laikam vērņaku arsenālā nav tvīči. Wobleri. Vērņakos ir tikai spinteili, rotiņi un šūpiņi. Pat gumijas nestrādāja. Čāterīti. Nu vakar ar čāterīti ieplēsa mums. Nu, kāpēc puskaskāņi spēlē? Kāpēc viņi tādu negrib? Agresīvi domā? Nauda. Ir? Laikam, jā. Ir, jā. Labi, ka pacak nepaņēmām. Bet. Jā. Šitā jau šīs dienas lielākā. Kā viņa tā ierija atkal? Vēl kāds mēģināt. Romantiskā atklāšana. Kā viņš jaunā dabūja piepīpēt. Jā, bet nekas, ir pavasars. Viss ir filmā. Vismaz šodien uz pozitīvas nots noslēgsim. Kādam vismaz zivsī. Bet tāds izskatījās uz mēriņu tieši. Sāk jau ūdens zāles līst ārā. Tā jau normāli saulīt dabūjušas. Es lieku vērņaku. Man pietika. Normāls kabaņčiks. Oi, tas ir dusmīgais. Normāls 30 plus. Nav rudēt līdzi? Nē. Smūgs kabaņčiks. Jā. Labs kūpināšanas variants. Jā. Bet mēs jau laižam vaļā. Mums tās zivs jau nevajag baigi. Fox Otenč. Pamēģinās rotarīt. Kaut kādu skaņu vējā vajag. Savādāk tas šūp. Oi. Oi, ko esam tī? Oi, sakabinājis. Līdeks jau to šūpiņu nedzird. Viņām vajag mudinājumu paskatīties. Man liekas, vienkārši līdeks nedzird man rotiņu. Jāuzliek būs lielāks. Mums jāparāda līdekām, uz ko esam spējīgs. Ja negrib pa labam, būs naidīgāk. Ceturtā izmēra rotiņa. Un ēdīšas. Nē. Pie nākamā zivs. Pamēģinās uz offset. Offset uzlikt? Jā. Lai var padragāt pa lapiņām. Apakšiņā. Cuki, 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 cuki. Cuki, 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 cuki. Nauda. Ir.
Jā. Līdaka. Jā. Nē. Laba mēra. Kurš. Lieps. Nonāca. Jā. Nu, tālūk, Džeki. Normāli bišķiņi. Tāda mērniec, jā. Bišķiņi ir ētas. Nāšt. Ir mērs? Jā, ir. Laidīs vaļā. Kā labi iecirta rīktīgi. Šitā bija dusmīgā. Dusmaki. Bišķiņu oliņu notrīcēja, ka paņēma. Es jau domāju, ka tā būs lielāka. Nu, šitais bija labākā cope. Noklikšķina. Un šitādas te parastās kaut kāds lētās gumijas, nahaļaunās. Un jā, ieskaitīsim mūsu zivis šodienas. 3 noķērām. Tālūk. Nu, Džeki, tā uzšāpa kātu, nu tā neviena nav uzšāvs vēl. Tikai, ja mēs pažikā. Jā, nomainījām točku. Iekas. Tālāk, pabrāt. Bišķiņ tālāk, jā. Ir. Cik smuki offsetnieku paņēma lūpiņā. Tālāk šī tāda te maziņā tā 40 plus bišķiņ, 40. Arī kaut kas ir plēsis. Oi, rekā, jā. Nārsta sekas. Vai arī lielā uzbrukusi. Oi, ležam vaļā. Jā, aizgāja. Tālūk. Oi. Šodien tā pati gumija. Kaut kā līdakai interesanti ir. Neko mācam tālāk. Šodien strādā. Neesmu tas lielākais gumijas cienītājs, bet dažreiz viņi strādā labāk kā jebkas. Plus vēl te ir tās ūdens, rožu zāles, lēpes. Pa viņām ļoti kvalitīvu rosetu var padrenkāt cauri. Un tad jau es domāju, starp viņām kaut kur tā līdaka norēģē. Dzirdēt. Piemirsu klikerīti. Mārtiņ, pastāsti, ko ekstra? 18 un 19. Oi! Uz ašukiem iesi? No sodīgi pavadī. Nē, ir visam limits, cik var ārdīt viņu. Tālūk, kur pārplīsa pavadiņa, titāna kevlāra pavadiņa un pārplīsa karabīnīti. Tā tur savienojamā daļa ar karabīni. Tā kā to, ko es pinu no pītās auklas uz griezulīti, pavadiņu, tas mezgls ļoti labi strādā. Ašukam vajag noreaģēt arī.
Oi! Es ceru, ka jūs redzējāt kamerā. Šitā velk ārā un pie pašas laivas viņu paņem un es pavalku un viņa aizskrēja projām. Jā, nu tāda kā iepriekšējā. Te viņas aktīvi. Tā, runājot par mezgliem, kā es sienu pamatu pīto aukli pie pavadiņas, mums te normāls vējš ir bišķiņ sarežģītāki. Labi, lieta ir sekojoša. Te ir pārāk traks vējš, lai es jums parādītu normāli. Bet ierakstot internetā Polamornot knot pareizi uzsienot, iemācoties, jums sanāks ļoti spēcīgs pinums. Mezgls, jā. Sanāks spēcīgs mezgls un būs baigi sarežģīti viņu dabūt nost vesels. Jo pašā sākumā es izmantoju visparastāko mezglu, kas ir izvērt cauri tās 7 reizes un viss. Uz fluorokarbonu tas strādā, ja tu neķer lielas zivis, bet ar pīto auku viņai ir liels risks iztīties laukā. Un tad jā, mums vienkārši notrūks pavadiņu. Pamēģināšu. Pigshad Junior. Manuprāt, viens no labākajiem pigshadiem, kas ir. Tas ir, man liekas, tāds universāla gumija. Jo tu pat vari ķert mazās līdaciņas uz viņu. Nu, atbraucām uz šīs dienas pēdējo točku. Tad cerams, ka būs kaut kas. Pūš mūs prom. Kurš praktiski ir bezjēdzīgs. Mani. Jā, vārds redzēt. Tu baidies, bet ietrē. Tūlīt būs. Čili pahņi. Kāda būra, jopcik. Tātad esam noslēguši šīs māja atklāšana brīvdienas. Tātad cik 2 pilnu dienu un tāda 2 stundiņu copes. Tikai, cik mums ir, 19 zivis. Pirms tam bijām piekdien vēl ielaidušies. Tur saķērām 8 kādas līdaks, bet tās mēs neuzfilmējām, tāpēc neieskaitījām. Klikerītī, jā, priekš šīs mājas copes mums sanāk diezgan švaka. Es teiktu, varēja būt daudz labāk, it īpaši otrā ezerā, kurā mēs bijām. Pārsvarā ķērās tikai uz vērņekiem, tas ir pa lielam šūpiņš, rotiņi un spintels. Un šodien, jā, kaut kā offsets izšāva arī bišķiņu. Arī vakar un šodien čaterīts mazais. Noik. Tā kā jā, gatavosimies mājop un tad jau tiksimies citos video. Kaut kāds tavs atziņas, Valter? Ja neko neņem pretī, tikai rotiņš. Tikai rotiņš un verņeki. Jā. Nē, tā vispār gribētos, kā kaut kādas foršos māneklīšus un džerki, kaut kas tāds labāk nostrādāt. Šoreiz tikai verņeki. Tā kā šodien pēdējās atziņas par brīvdienām. Filma bija laba. Jāsāk atgriezties realitātē. Bet kopumā cik sanāk 4 dienas? Jā, divas no tām bija tāda knākstināšanās dienas. Jā, varu sakot, 3 pilnas dienas. Katru dienu zivis bija. Varēja atcerēties, kā viņas izskatās. Tā kā es domāju, ka sezonas atklāšana ir izdevusies. Tālāk. Gan jau vasarā šausim arī uz lielajiem džerkiem, mazajiem džerkiem. Tā jau būs daudz trakāka copa.